Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Redzi, Dievs dara ko jaunu. Šodienas rakstu vieta. Redzi, es daru ko jaunu. Tas tagad sāk plaukt. Vai jūs to nesaprotat un nezināt? Un vai jūs tam nepievērsīsiet uzmanību? Es pat uztaisīšu ceļu vientuļā kailatnē un upes tuksnesī. Jesajas 43. nodaļa, 19. pants. Šodienas pārdomas. Kopš seniem laikiem ūdens asociējas ar nodrošinājumu un auglību, bet ceļi ar preču apmaiņu jeb biznesu. Ja Dievs saka, ka viņš dara ko jaunu, tas nozīmē, ka tur, kur agrāk bija tuksnesis un nebija nodrošinājuma, turpmāk tas būs. Savukārt visdrīzāk tur, kur bija apūdeņotas un auglīgas zemes, izveidosies tuksnesis. Tur, kur bija pamestas vietas, izveidosies jauni tirdzniecības ceļi, bet vecos vairs neviens pat nepieminēs. Pēdējos gados daudziem kristiešiem Dievs mudinājis šo pravietojumu attiecināt uz mūsu dienām. Un patiesi, visa cilvēce sāk saprast, ka notiek lielas pārmaiņas. Diemžēl kādi ir iedomājušies tās vadīt pa savam. Viņi ir aizmirsuši, ka Dievam pieder visa vara debesīs un uz zemes. Tāpēc, lai arī kā lietas šobrīd izskatītos, notiks tikai tas, ko viņš savā neizmērojamā mīlestībā un gudrībā ir izlēmis paveikt. Šodienas lūgšana. Tēvs, es ticu, ka tu šajās dienās dari ko jaunu. Ja pat lietas no manas perspektīvas neizskatās spīdoši, es ticu, ka tev ir pārdabisks risinājums, kā notiekošo vērst par labu. Māci mani katrā dienā saskatīt ko jaunu, ko tu dari, un virzīties pa taviem jaunajiem ceļiem un dzīvot pie tavām upēm. Jēzus vārdā. Āmen.